gribēja būt mazliet biezāk trāpīt, teiksim, objektu bumba lozēja pa vidu, izēja varbūt būt pareizi pat lāvāk. Bet tik no tā, man liekas, ka šim gadījumā spēku izvēle mazliet piekļuvā vajadzēja stiprāk vienkārši un visu. Nu jā, bet redzi, nu, kā teikt, uzvarētāju nenostod, jā. Tika galā situācija, varēja visu vienkāršāk, bet notrisināt. 3-7, jā? 7-3. Jā, 7-3. Nu, ko, tikmēr, kamēr liekam bumbas, varam ieskatīties. Kas notiekās ar pāriem galviem? Vīriešu divīzijā, jā. Tā ir vīrieša. Tā, vīrieši, Donīša Reins ir izvirzījies patreiz pārliecinošā vadībā pret Latvijas čempionu Guntaru Tiesnēm, 9-4 virzītājiem. Izskatās, ka laikam Reins ir bijis vairāk gatavs mačiem nekā Guntaru. Iespējams, ka arī Reinam vieglāk, viņš ir jaunāks, viņš to visu vairāk pārnes nekā, teiksim, Guntars savos 35 gados. Tā un tālāk Pēters 7-7, cik es saprotu. Nu, patreiz vairāk neviens Latvijas pārstāvs divīzijā nespēlē. Tā, pie sievietēm, kas mums ir. Jā, nu pie sievietēm Taņa Lāca Varonzova, to mēs maču noskatījāmies. Nu, mēs skatāmies 7-3, jā. Un patreiz atkal neviens vairāk nespēlē, bet to, ka mums sāks Nāskjā, Anastasija Bagova spēlē. Un Linda ar Guķa Rinkers uz Ontavu. Bet kā mums vēl sagaida diezgan daudz interesantas spēles, Latvijas dueli. Galvenais jau ar iespējami tikt Latvijā ceturtajā finālā, pusfinālā un cerams arī finālā. Un ko patreiz Anna stāv galda malā, ir iespēja pagraust kādu nagu apgraust, ja vēl visi nav apgrausti. Nu, gan jau viņai vēl iespēja būs, ka skatoties te rezultātu 3-7, skatoties kā Anna spēlē, es domāju, mača liktenis ir izšķirs. Nu, protams, kad mēdz būt dažādi gadījumi, ne tādi vien mači ir izvilkti un vinnēti, bet, nu... Es no Latvijas, ko es zinu, tas vienā regulāri ir Mališovs. Paņem, pēc tam palēžās un pēc tam atkal paņem savu. Varētu teikt, jā, jo, teiksim, nu, kad ir daudz spēlē līmenis, viņam bija diezgan augsts un tomēr diezgan viegli prātīgi iegāja tie spēlēm, kas ir, teiksim, ne paši svarīgākās, teiksim, tā. Bet, nu, beigās vēl sanāk tā, ka zaudēt par vienam vērtību, to viņš apzinās un kaut kad jau viņš koncentrējās un sāk spēlēt savu spēlēt. Jā, nu patreiz redzam, ka pretinietis nokļūdījās, manā baltā bumbiņā rūta. Nu ko, es redzu partiju. Jā, nu skatāmies Anna izvēlēšanās trešo bumbiņu sit vidū, līdz ar to mēs mazliet pazauksim atpakaļ uz sājumu nospēlēt 4. lai varētu nospēlēt. Nākamā spēle būs Ģirds Aivars un Odins Jānovs. Nu tā, skatāmies, Anna ir bīstam, tagad bija neaizķer trešo bumbiņu nekādā gadījumā, viņa to neaizķer, nospēlē ļoti precīzi. Ļoti pateicīgs Lenks mums ir tiekams bumbi, praktiski jāieksit tikai tiektā, baltā puķis no borta, vai pateiksim diezgan būtu varējis diezgan veiksmīgi nospēlēt 7. Diemžēl kļūda no Annas puses. Kā jau atzīmē rezultātu 3-7, patreiz Annai nav ko satraukties un man teiks, ka priekšnieks nospēlēs pietiekams valsts. Pretensija par tā esam palikusi 7. punktu, baltā punktu pie borta, nu varētu teikt diezgan neveiksmīgi no šīs situācijas viņa nospēlēt. Kad 8. punktu mums ir diezgan tuvu lūzai un visdrīzāk pretinieks izvēlēsies ieritināt 7. bumbu, atstāt lielāku distanci un īstenās 8. bumbu skatīšanā. Jā, pretinieks var pamēģināt mazliet nopušot citiem, bet no galīgi nepareizi, teiksim, izvēles Lenks
izvēles punkts sitot pa balto. Redzēt, viņi redz, bet viņi pat labi arī ar nedaudz savādāk spēku sitot, viņi pat būtu satiesīs jau lielākas problēmas. Nu jā, tādā ziņā man likās, ka pareizāk būtu ieribināt un vienkārši atstāt balto pie garām bortu un nospēlēt normāli 8 un tālāk distanci. Līdz pat bija sitās un viņš šī gadījumā noteikti labāk būtu cerējis, ka baltā būtu pieskārta uz 9. Bet kaut gan pēc sitiem mēs nekad negribējām, lai pieskrās. Līdz ar to visdrīzāk objektīvi vērtējot bija vienkārši nepareizi spēku izvēle. 8. bumbīti trafīja diezgan precīzi mūzām. Līdz ar to vienkārši nejūtām segumu šī sitē. Nu ko, sitiens jāpušo atkal skatāmies, visdrīzāk pa garām. Ja viņi iestīs un neatstās uz 10, jo grūti sitien. Mums vajadzētu skriet ar balkonu uz 2 bortiem, grūti, drausmīgi jāpušo. Labi, segums mums ir jauns, varbūt tas mazliet atvieglo, bet skatāmies. Jā, sitienu pušojam, kā es teicu, protams, bija garām. Izēja jau sanāca, protams, bet pasu mazliet tā, jāskrien tur pat, tad es domāju, skatīsimies. Jā, cik es saprotu, tomēr baltā ripo diezgan ātri, jā. Un tā, ka mēs vienkārši, jā, baltā perfekti parīti, pēc mazliet vajadzēja palīgi, apskries varēja noturēt. Nelikās no mūsu pozīcijām, tā tad nebija vienās slēņas. Nu, jā, no mačbunga, vai ne? Nu, ko, varam apsveikt Annu ar uzvaru. Palūksim varbūt Annu uz mazu interviju. Anna! Mēs Annai pamājām ar roku, tev apskatīsimies, vai viņi reaģēs uz mums vai nereaģēs. Tā bija būšu vieta, Patreiz abas pretinieci analizēja savu maču, kā nospēlē, kā nenospēlē. Gaidām jau patreiz Annu, patreiz viņas pārunā visu pozīciju. Anna izskatās nesteidzās, viņa tā piebrukst pie intervijām, ka viņa vispār, ir kā ignorē, nesteidzās, jo zin kā, beigās jau sanāk, ka vienmēr nevis viņa nāk pie mikrofona, bet mikrofons, laikam aiziet pie viņa. Nē, teiksim, teorētiski tas ir ļoti pozitīvs, pretinieks spēles. Pārunā atsevišķas situācijas, kā jā, jo varbūt pretiniecei šajā gadījumā bija to pamācīties, teiksim, viņi mēģina kaut ko izanalizēt, varbūt uzdot kaut kāds jautājums un dzirdēt, ko Anna atbild. Lai mēs varētu dzirdēt. Anna, apsveic ar uzvaru, protams. Pāris jautājumu par tavu spēli. Kā jūties pirmajā spēlē? Māndriks, sākums bija grūts, jā? Arī iespējams. Tu jau, cik es saprotu, diezgan sen arī neesi polu spēlējis. Tas varbūt arī tā mazliet sarežģītāk. Jā. No malas vērot izskaties īstenībā ļoti pārliecinoši un, protams, bija kļūdījums, vai ne, bet tas bija tie rezultāti. Es domāju, ka jā, noteikti atzīstam, jā, bet